Sākumā iedošu doktoru Baltiņai, jo viņa sāka par šo jautājumu. Viens no ieteikumiem, dodoties uz ķīmijterapijas procedūru, noteikti tā ir rītā maz drusciņu paēst. Jo, lai cilvēks neierodas pilnīgi tukšā dušā, jo tas šo problēmu var pastiprināt. Nākamais ķīmijterapijas procedūras laikā, kas dažkārt var ilgt vairākas stundas, un cilvēks ir pievienots pie sistēmas, tad, protams, tur dižēšana nesanāk, bet šādā sakarā es vismaz savām pacientēm saku, paņemiet līdzi saldētus skābas sulas kubiciņus, jā, tāpat ingveru sakni, ingveru tēju, sasaldēta kubiciņā, tas augstums un tā garša arī palīdz mazināt to šķebināšanu. Protams, tā šķebināšana, ko rada ķīmijterapija, viņa bieži ir arī nosacījuma refleks, izraisīt šķebināšanu, un tur tikai ar ēšanas režīmu kaut kādiem pieregulējumiem mēs reti, kad palīdzēsim, tur ir vajadzīgi arī konkrēti medikamenti. Bet par tieši, kā uzturēt svaru pēc ķīmijterapijas, es došu vārdu tomēr uzturniekam. Katrā gadījumā tā ir ārkārtīgi individuāla lieta, un cilvēkam ir jāmeklē pašam šis sev piemērotais režīms. Tas, ko var ieteikt, tās tiešām ir ļoti mazas ēdienreizes un ļoti biežas. Tātad cilvēks ēd pa drusciņai mazliet. Kas ir ļoti būtiski, ir jāsaprot, kurā brīdī paliek slikti. Jo cilvēks kļūst jūtīgs uz dažādām smaržām, uz to, ko varbūt ēd citi, to, ko viņš redz. Tad praktiski ļoti jāvadās pēc tā, ko tu pats saproti, kas tev ir vajadzīgs. Ja tu teiksim, virtuvē tiek gatavots ēdiens un ir slikti, tad šajā vietā noteikti nevajadzētu ēst. Ja? Tad tev vajadzētu iet no tās vietas prom un ēst pilnīgi kādā svaigā gaisā uz balkona, vai varbūt pat iziet ārā ar šo te mazo uzkodu. Tas būtu no tādiem varbūt netradicionāliem ieteikumiem. Kopumā nav tādas lietas, kuras noteikti palīdzētu pie nelabumu un noteikti nepalīdzētu. Bet ļoti daudz tiek rakstīts, ka cilvēks pats var saprast, kas tad īsti viņam palīdz. Un nav kaut kādas noteiktas normas, ka ja tu brokastīs ēd pusdienas un pusdienās ēd brokastis vai dari vēl kaut kā savādāk, tev pašam jāsaprot. Un ja pēkšņi ir tā, ka no rīta pamostoties, tu vari apēst savas pusdienas, tad tev ir jāēd savas pusdienas un nav jārēķinās ar to, ko teiks pārējie. Ja tu gribi ēst savu brokastu putru pusdienu laikā, un tu vari viņu tajā brīdī apēst, tad tev tā ir jārīkojas. Ja? Un praktiski ir jāskatās tiešām izejot individuāli, vai tās tiešām ir kaut kādas lietas, ko tu ļoti labi vari apēst. Ja? Ir dažādos ieteikumos rakstīts, citi raksta var košļāt košļājumās gumijas, citi raksta ne, no košļām gumijām paliek slikti. Ja? Vienā vietā ir rakstīts citronu sula palīdzēs, ja? Otrā vietā tiek rakstīts citronu sula noteikti jums nevajadzētu. Tā ir ļoti individuāla lieta, un cilvēks varētu pats mēģināt izvēlēties. Un šeit laikam ir ļoti būtiska šī te atbalsta esamība, vai ir otrs cilvēks, vai būs, kas aizies uz veikalu, kas rēķinās ar to, kas rēķināsies, kas tev nopirks nevis 5 kilogramus lielu arbūzu, ja, bet kas tev nopirks vienu tādu auglīti un vienu tādu. Varbūt, ka tas ir tas, ko es šajā brīdī gribu, jo cilvēks reāli pats nespēja izvērtēt, un arī uztur speciālisti šādi es atbildēt nevaru. Noteikti vislabāk, ja ar cilvēku parunā un tad meklē šo te individuālo pieeju. Vēl ir viens tāds jautājums, ja neko negribas ēst, kāds būtu tas minimums, ko tomēr pa dienu vajadzētu apēst? Kādus produktus un cik daudz? Tāds ir jautājums. Šis ir tiešām ļoti sarežģīts jautājums, ja, jo es varētu izstāstīt kaloriju daudzumu un cik tieši tas būtu un ko tad vajadzētu. Ja. Es domāju, ka vajadzētu būt šīm te 3 līdz 5 ēdienreizēm noteikti. Un no katras ēdienu grupas vajadzētu ēst drusciņu. Tātad vajadzētu noteikti kaut ko, kur ir daudz olbaltumvielas. Ja. Viens no labākajiem variantiem, protams, tas būtu vājpiena biezpiens, cilvēks varētu ēst. Tas pats jogurts, kas ir laba lieta, ja, un arī man liekas, arī pie nelabumiem ļoti daudz, kur tiek rakstīts, ka jogurts ir labi lietot pirms ēdienreizes, pēc ēdienreizes, pa vidu, tātad jogurts viņš atvieglo šīs te nelabuma izpausmes. Noteikti vajadzētu lietot, bet atkal jāsaka, ja nav kādas, ja patoloģija nav tieši saistīts ar kuņģzēnu traktu, tad tiek ieteikts lietot pilngraudu produktus, tad tā būtu tā pati mūsu zināmā rudzumaize vai rubmaizīte, vai tie būtu pilngraudu auzu pārslu putra, tad tas ir tas, jo pilngraudi ir ļoti vajadzīgi, cilvēkam ir vajadzīgs šķiedrvielas vai balastvielas, kas ir ļoti būtisks priekš gremošanas. Tātad, ko vēl cilvēkam vajadzētu, viņam vajadzētu saņemt pilnvērtīgas eļļas, ja viņš var
ēst, un viņš var drusciņi ēst zivi, būtu ļoti labi. Ja viņš nevar, tad praktiski zivju eļļa arī ir viens no tiem uztura bagātinātajiem, kurus iesaka arī onkoloģiskiem pacientiem, jo īstenībā oficiāli tomēr mums ir jāsaņem viss, kas būtu nepieciešams, jāsaņem ar uzturu. Ja? Un kas vēl ir ļoti būtiski jāatcerās tiešām par dārzeņiem un augļiem. Ja? Tātad kādā salikumā cilvēks var apēst, tas ir ļoti atkarīgs no viņa, bet viņam ir jādomā no katras šīs grupiņas, ko viņš varētu sev atļauties un ko viņš var tiešām, nevar teikt, iedabūt iekšā, bet kas viņam garšot. Bet bieži vien par to lieko svaru runājot, arī viņš rodās arī depresijas rezultātā, kad gribās apēst tās savas bailes un nemieru. Jā, un šeit tad ir atkal jāskatās pašam pēc sevis, ir tāds visiem zināmais, laikam, tas ķermeņa masas indeks, ko cilvēks kā sev var izrēķināt vai apskatīties tāpat internetā, un skaitās, tās veselīgās robežas ir no 20 līdz 25, kurās vajadzētu cilvēkam ieturēties, un arī, tad, ja ir liekā svara problēmas, tad tomēr ir jāsako savam svaram, šai svara korekcijai jānotiek, viņai nav jābūt tādai, ka es pārstāju ēst, un tad, tas ieteikums ir, ka cilvēks varētu zaudēt 0,5 kilogramu nedēļā, tas būtu tā pieļaujami, ka viņš tā kā samazinās šis svars. Un, aizēst depresiju nevajadzētu. Un tad mēs mēs jau it kā to visi zinām, tikai kā lai ar to tiek galā. Ir jāiet ārā, nevis jāstaigā gar leduskapiem. Ir jāpastaigājās, ir jāpadzerās, ir tiešām jādzer ūdens un mazliet jāpaskaita sev līdzi, jo praktiski tomēr tas ir arī tāds veselīguma pamatā, kā tu gribi. Būtu saglabāt šo te veselību un cīnīties ar slimību. Nepatīk vārds cīņa. Mēs runājām arī pirms Dats par tiem liekajiem kilogramiem. Varbūt vēl kaut ko var piebilst. Liekie kilogrami, es nesen lasīju tādu ļoti interesantu atziņu, ka 0,5 kilograms mūsu ķermeņa tauku prasa 4 kilometrus vissīkāko asinsvadu. Tātad, arī tauku šūnas grib ēst, un, kā zināms, audzējiem, lai audzēju augtu, vairotos, radītu pēcnācējus, arī distāli, viņiem ļoti svarīgi ir jaunu asinsvadu veidošanās. Un tas ir viens no momentiem, ko saista aptaukošanos ar palielinātu audzēju risku, kad ir pastiprināta šī jauna asinsvadu veidošanās. Un, protams, var rasties jautājums, bet ja es tos taukus zaudēju, kur tie asinsvadi paliek, tad daba jau ir ļoti gudra, viņi neko lieku netur, un tas liekais arī pazūd, bet tas ir viens no tiem momentiem. Parasti mēs pacientiem sakam, svarīgāk ir saglabāt svaru, nevis viņu zaudēt vai viņu uzaudzēt, ja viņam tas svars ir kāds viņš ir bijis. Jo jebkuras tādas ļoti lielas svārstības arī ir liels slods organismām, un, kā jau kolēģi pareizi teica, ne vairāk kā 0,5 kilogramu nedēļā, jo cilvēkam liekas, viņš tagad tas. Par depresiju runājot, jums ir pilnīgi taisnība, kurš depresiju izraud, cits apēd, kā kuram tas ir, un šī gadījumā es domāju, ka vismaz Latvijā es esmu ievērojis to, ka vēža slimnieki ļoti maz lieto antidepresantus, jo ir situācijas, kad mēs tikai ar parunāšanu, tikai ar rokas paturēšanu palīdzēt nevaram, kad ir tiešām vajadzīgi šie antidepresanti, un viņi nav vajadzīgi mūžīgi, bet ir noteikti periodi, kad viņu lietošana ir attaisnojama un pat veicināma. Bieži vien jau ir arī tā, ka pat nepaspēja pamanīt tos liekos kilogramus, jo tās pārmaiņas ir tik daudz un briesmīgas, ka tu nepaspēji, ka tur jau ir sāni jau lieli un tā. Ilzi, jūs gribējāt kaut ko? Attiecībā par ēšanu un par žēlošanu. Visvienkāršākais jau ir savu piederīgo pažēlot, ko tev atnest no veikala, ko tu ēdīsi. Bet varbūt, ka tas atbalsts būtu lielāks, pateikt, šoreiz to kūciņas tev nenesīšu, bet aiziesim pastaigāties. Aiziesim ar sunīti ārā pastaigāties. Lūdzu vārdu, tad mēs dodam Sanitai Ciganovskai, mūsu mākslas terapeitei. Tātad par mākslas terapiju. Mākslas terapija ir tāda salīdzinoši jauna veselības aprūpes joma, kas ienāk šeit Latvijā. Un
šeit izmanto mākslu un radošo procesu, lai veicinātu cilvēka psiholoģisko, emocionālo, tad garīgo un fizisko labklājību. Mākslas terapijā cilvēks tiek aicināts savas vajadzības, savas vēlmes, savas sāpes varbūt izzīmēt, vai izgleznot, vai izveidot no māla vai no plastelīna. Un šādā veidā viņam tiek dot iespēja paskatīties, kas sanāk, un mēģināt apzināties, kas ar viņu notiek. Jo tikai tad, kad viņš apzinās, kas ar viņu notiek, var tālāk strādāt un mēģināt risināt šīs problēmas. Tad vai nu ir tie kaut kādi smagi zaudējumus, izjūtas vai šīs depresijas izjūtas, tad viņas sākumā ir jāapzinās un tālāk ar viņām var arī strādāt. Vai drīkst pajautāt, kā jūs to darat? Jūs analizējat pēc tam tos zīmējumus, kā notiek tad šī apzināšanās? Jo to bez speciālista droši vien, ka nevar. Jā. Ir tā, ka patiesībā šī darba analīze notiek, bet tikai kopā ar šo cilvēku, kas to darbu ir radījis. Nav tā, ka mēs paņemam to darbu, aiznesam kaut kur kā mākslinieks. Publiski rādat, vai ne? Un tagad stāstam, kas nu šeit ir noticis. Bet patiesībā šeit notiek saruna ar pašu cilvēku, kas šo darbu ir radījis, jo tikai viņš zina, kas tur ir izveidots un ko tas viņam nozīmē. Un mēs, mākslas terapeiti, palīdzam viņam apzināties, varbūt skaidri nosaukt tās lietas vārdos. Bet bieži vien jau pats, ka tu tur kaut ko zīmē vai krāso, nebūdams ne gleznotājs, ne zīmētājs, tu jau nezini, ko tu tur zīmē, vai ne? Tā ir. Tāpēc šis terapijas process tiek vadīts. Jā. Ir dažādas tehnikas un uzdevumi, ar kuru palīdzību cilvēks var pamazām, bet lēnā garā, protams, citam ilgāk, citam ātrāk, nonākt pie šo savu izjūtu apzināšanās. Bieži vien jau tas notiek arī pats no sevis. Es zinu, ka ļoti daudz sievietes sāda vai tamborē tajā laikā, ja? Un tos es zinu tādas, kas ir izmet savus džemperus pēc tam miskastē. Ja? Acīm redzot, tur ir iadīts kaut kas tāds, ko negribās ne pieņemt, ne atcerēties. Ja? Tā bieži vien ir. Tā ir. Tas ir ļoti labi, ja cilvēks vai sieviete kaut ko dara vēl paralēli, vai ne? Ka viņai ir kāds intereses, kāda hobija, tāpat adīšana, un tāpat arī zīmēt var viens pats savā nodabā. Bet šeit ir svarīgi arī, ka ir tā saruna, kad viņai ir iespēja izrunāties un pateikt to, kas viņai ir uzkrājies, gan to savu sāpi, gan arī, kad ir kāda priecīga noteikuma. Tas arī ļoti svarīgi par to runāt un to saprast, ka tas patiesi notiek. Un kā jums notiek tā zīmēšana? Tā notiek grupās? Ir iespēja gan grupā, gan arī individuāli. Jā, protams, šis grupas process, viņš varētu būt tāds bieži vien tāds ātrāks, kas palīdz ātrāk nonākt līdz kaut kādām, līdz lietu izprašanai, jo bieži vien ir tā, kad sieviete pati varbūt baidās un neuzdot īstos jautājumus, vai arī nespēja uzreiz sniegt to atbildi. Bet grupā parasti satiekās cilvēki, kuriem šīs problēmas ir līdzīgas, un cits varbūt jau ir ātrāk kaut ko atklājis par sevi, cits varbūt vēl ir tikai ceļā uz šo atklāšanu. Un šajā dalīšanās procesā bieži vien ir tā, kad ir iespēja saklausīt to atbildi uz savu jautājumu. Es skatos, jums ir arī kaut kādi paraugi vai piemēri. Jā, es esmu paņēmusi. Ko drīkst rādīt? Jā, es esmu paņēmusi līdzi dažus zīmējumus. Protams, vienojoties ar šīm sievietēm, kas viņas ir zīmējuši, un parādīt to, kad nav jābūt māksliniekam, lai piedalītos.